Man jāmaina nodarbošanās, jo man nenāk klienti, man nav pasūtījumi, man nav naudas, man pietrūkst, man nesanāk, man neizdodas, es nesaprotu. Kā jūs domājat? Šis cilvēks, kurš tā runā, viņš ir bijis pie kaut kāda finansiālā mentora? Visdrīzāk, ka nav bijis. Un tā kā viņš nav bijis, viņš nespēja salikt šo te puzlītes gabaliņu. Tas, ka viņam visas tās problēmas dzīvē sanāk, kuru kopējais rezultāts nosaucās ar vārdiem man nav naudas, viņa domāšanas mehānisms nav radīts priekš tā, lai viņa dzīvē šim avatāriņam nauda vispār būtu. Strādāt, kalpot, palīdzēt, glābt visu pasauli, visādām citām figņām, nezinu, pētīt plakano zemi, pētīt komentārus, viss kaut kas tāds, bet priekš naudas viņš nav paredzēts. Tāpēc, ja viņš tā ir uzprojektēts, tāda būs viņa visa dzīve.